side and hopefully up his feet soon after. Cīņas ilgst vai nu 12 raundus, vai 12 sekundes. Правильно, наверное, никуда не торопится. А вот и правый сбор. Vēsturē visbaisākie cīņas sporta nokauti notika ar vienu sitienu, neprasot daudz laika. Fantastique ce qu'il vient de faire, c'est vraiment, on le voit au ralenti là. Maikls Spinks ieradās ar rekordu 31-0 un bez zaudējumiem. Nepārspēts, pārliecināts bijušais pussmagā svara čempions. Viņš pasaulē paziņoja, ka zina, kā uzvarēt Tysonu. Bet viņš kļūdījās. Cīņa ilga 91 sekundi, Tysonam nežēlojot spēkus. It's Tyson all the way here in round number 1. Vicious shots to the body. Nothing really heavy landing yet, but he's taking them. The uppercut. Body shot. Down goes. Spinks piecēlās, bet Tysons ar spēcīgu labās rokas sitienu viņu izsita no cīņas. Here comes Mike Spinks in. He leads to the right hand. Down he goes. I don't think you get up from this. Mike Spinks is laying flat on his back. The count is up to 5 and 6 and 7 and 8. He won't be able to do it. It's all over. Mike Tyson has won it. Tysons izdzēs nepārspēt rekordu 91 sekundē, bet 1973. gadā cits vīrs ne tikai laboja rekordu, bet iznīcināja arī leģendas auru. Viens knockdowns pēc otra. Joe Frazers bija nepārspētais pasaules smagsvaru čempions. Viņš bija uzvarējis Muhamedu Ali un tika uzskatīts par neaizskaramu. Bet George Foreman's viņu nogāza 6 reizes 2 raundos, 6 spēcīgi sitieni. A great chance. Stenley used that left hook. Oh, Foreman connected as you heard. Angie Dunn, his fight is proving out what some have expected is all over. Joe Frazier. Frazier is down again, about to end. 2 knockdowns in the first round of Joe Frazier. Down, Frazier in the corner. Frazier's knees buckled. He is down in the arena. A quick left from Joe. Another. Frazier is down. 6. knockdownā Frazier skatiens bija prombūtnē. Tiesnesis izglāba to, kas no viņa bija palicis. There he goes. Formens nogāza leģendu 6 reizes 2 raundos, bet Davidam Tuā nevajadzēja 6 knockdownus. Viņam pat nevajadzēja 6 sekundes. Džons Ruijs kļūdījās pārāk ilgi stāvot nekustīgs Davida Tuos priekšā. Tas bija viss nepieciešamais. Pirmā raunda 19. sekundē Tuos labais āķis trāpīja un Ruijs uzreiz sabruka. Having a reach advantage here, we'll see how he uses it. Tua with a big left hook and Ruiz in trouble. Tua comes right at him, another big bomb and Ruiz is down. This could all... Tua pieveica Džonu Ruisu 19 sekundēs. Alanam Grīnam vajadzēja vēl mazāk laika. 2012. gadā kanādietim Adonim Stevensonam, jeb Supermanam, bija viens mērķis – pierādīt, ka viņa sitiens ir viens no bīstamākajiem modernajā boksā. Pretī bija pārliecinātais bokseris Jesus Gonzales, kurš cerēja kārt augstāk divīzijā. Taču tajā naktī viss izšķīrās vienā acu mirklī. Pirmajā raundā Stevensons ar spēcīgu kreiso sitienu trāpīja Gonzalesam pa žokli. Sitiens bija tik spēcīgs, ka Gonzales uzreiz sabruka bezsamaņā. Viņa ķermenis sastīva, kā statuja. Skatītāji aizturēja elpu, redzot brutālo nokautu. Tiesnesis pat neskaitīja. Nebija vairs nekā ko darīt, tas bija biedējošs hauss. No tiem brīžiem, kas uzdzen zosādi un apgādina, kāpēc Adonis Stevensons ringā tika uzskatīts par īstu bendi. Abi bokseri ringā ienāca ar nevainojamu bilanci, pārliecināti par uzvaru. 18 sekundes vēlāk Codringtons bezsamaņā gulēja ringā. Apkārt medicīnas personāls. Viņam veikta datortomogrāfija. And he's stung, and he is rocked. Codrington's rolled and left. And it's over! Žurnāls Ring magazīna šo atzina par 2005. gada nokautu. 18 sekundes, lai pieveiktu Codringtonu. Pēc 11 gadiem tas pats rezultāts, citi bokseri, tas pats nežēlīgais iznākums.
Alfonso Blanko bija nepārspēts ar 12 uzvarām un nevienu zaudējumu, kā arī Pasaules boksa asociācijas vidējā svara pagaidu čempions. Viņš gribēja pierādīt sevi, un tam bija 22 sekundes. Endams ar spēcīgu labo sitienu pa žokli ātri beidza cīņu. Skatītāji nepaspēja reaģēt. Hassan Endam, fantastique ce qu'il vient de faire, c'est vraiment, on le voit au ralenti là. Jamanakas kreiso roku sauca par dieva kreiso roku. 6 raundus Rojas domāja, ka varēs izdzīvot. タイミングは分からなくなりますね。そうですか。このパンチです。こっちもですね。ああ、なるほどね。そうな話ですね。まあ、当たったら当たらないでも構わない。立ち上がり非常にいいと。ガルチニそうですね。状態ですね。もう少し見て。ちょっと軽い感じだったんですが。そうですね。動きます。ロハス。ああ、ジャブ。相打ちだったかもしれません。もう一回続けたのは山中です。うまく当たりません。Jamanaka 7. raunda 36. sekundē uzlika slazdu. Labās kreisās kombinācija pavēra ceļu. Pēc tam viņa raksturīgais kreisais āķis trāpīja tieši cauri. Rojas sabruka, kājām pilnībā zaudējot spēku, pilnīgi bez spēka. Jamanaka 6 raundus vajāja Rojasu, pirms izdarīja izšķirošo sitienu. Cefo nemaz nevajadzēja visu raundu. Lebaners bija šīs cīņas briesmonis, pasaules čempions kickboksā ar 70 nokautiem savā karjerā. Cefo pietika ar vienu labu iespēju, lai pretuzbrukumā aizsūtītu Lebaneru gulēt. Neviens to agrāk nebija izdarījis Jeromam Lebaneram. Cefo pierādīja, ka arī monstriem ir vājā vieta. Hasims Rahmans grasījās pierādīt, ka arī čempioniem tā ir. Lennox Lewis bija neapstrīdams smagsvaru čempions. Rahmans bija outsiders ar 20-1 izredzēm. Tieši tā tas izskatījās 4 raundus. And tell him that he's dropping that right hand, that left hand there. Very known for that uppercut. And if he found overhand right, and when he wondered which Lennox Lewis we would see. Lewis with his mouth open, again the big right hand, but timed it very poorly. Early, you know, they still don't count. Stronger in this round. Oh, uppercut by the champions. Trying to suck in what little oxygen there is here at 6,000 feet, just outside Johannesburg. Suck Lennox Lewis in again to the right hand, and he countered with his own right. I think to be... 5. raundā Lewis īsi nolaida rokas. Rahmans ar labu āķi nogāz neapstrīdamo čempionu uz dēļiem. Rahmans ar vienu sitienu gāza čempionu no troņa. Pēc gadiem Grīns bija tuvu tam, lai uzzinātu, ka visums visu uzskaita. Atceries Alanu Grīnu, kurš 18 sekundēs sagrāva Codringtonu. Karma viņu atrada Kopenhāgenā. Kesslers, kurš atgriezās pēc 2 gadu prombūtnes acu problēmu dēļ. 4. raundā viņš trāpīja perfektu kreiso āķi. Un Grīns zaudēja samaņu vēl pirms nokrišanas uz zemes. Massive left hook. I don't think he's going to get up. Ko sēj, to pļauj. Bet nākamais nokauts nebija saistīts ar karmu, bet gan ar tik spēcīgu triecienu. Sky Sports atteicās to rādīt atkārtoti. Castillo karjerā nebija zaudējis. Un tad viņš stājās pretī Smitham. Pārliecināts par uzvaru. Bet 2. raundā Smiths atstāja viņu nekustīgu uz ringa grīdas. Ķermenis drebēja kā mobilais telefons. Castillo nekavējoties bija nepieciešama medicīniskā palīdzība. Un arī Frasers Clarks. Viņa pirmā cīņa bija 12 raundu karš, pēc kuras abi nonāca medicīnas telpā. Bija paredzēts, ka revanšs būs tāds pats, bet šoreiz tas ilga 2 minūtes un 28 sekundes. Labās rokas āķis satricināja Clarku, otrais sitiens viņu piebeidza. Clarkam bija rets vaiga kaula lūzums, iedobums vietā, kur trāpīja Vordlija dūra. 2016. gada 16. janvārī Barclays Center Bruklinā smagsvaru čempions Deontejs Wilders aizstāvēja WBC titulu pret Arturu Špilku. Gaisotne bija elektrizēta. Polis solīja gāzt bronzas bumbvedēju no troņa.
Lielāko daļu cīņas izskatījās, ka viņam tas izdosies. Spilka ar savu krēļu stilu un ātrām kustībām sagādāja čempionam neērtības, izdarot kombinācijas un kaitinot Wilderu. Spilka gandrīz 9 raundus drosmīgi noturēja līdzvērtīgu cīņu, liekot līdzjutējiem ticēt pārsteigumam. Bet Wilderam pietiek ar vienu sitienu. Un 9. raundā. Šis sitiens sasniedza mērķi. Spilka pārliecināti devās uz priekšu, izdarot kreiso āķi. Bet viņš nolaida rokas. Tajā brīdī Wilders lika lietā savu iecienīto ieroci, graujošu labo sitienu pa zodu. Trieciens bija biedējošs. Spilkas ķermenis sabruka kā salauzta statuja, krītot stīvi uz muguras. Viņš uzreiz zaudēja samaņu, nereaģējot. Publika palika pilnīgā klusumā. Ārsti tūlīt steidzās ringā. Wildera sejā bija manāms gandarījums. Bet ieraugot Spilku nekustīgu, arēnā valdīja spriedze. Arī kad Spilku iznes uz nestuvēm. Šis nokauts tika izvēlēts ne tikai par vienu no gada nokautiem. To atceras arī par vienu no iespaidīgākajiem un biedējošākajiem smagsvaru boksa nesenās vēstures nokautiem. Jo, kad Wilders trāpa ar labo roku, tas nav tikai sitiens, tas ir spriedums. Wilders bija aizvadījis 4 savus karjeras labākos raundus, un Povetkins izskatījās pieveikts. Wilders bija pāris centimetrus no pasaules čempiona titula. Right hand just whipping over the top of it, enters into punching range. In the last couple of years, he isn't quite the same fighter that fought Anthony Joshua. Debate Dillian White. I think they want him to be patient. Good left into those left to the bodies. Dillian White. The gaps in between his work have grown as he's got body from run that gas tank down before he starts to go to work. He said to us the best condition he's been. In my opinion, no need to be reckless. Oh, left uppercut, fantastic. Tāda. Kreisais uppercuts 5. raundā negaidīt iznīcināja visu, ko Wilders bija izveidojis, atstājot viņu pilnībā nokautētu. Viens vienīgs sitiens acumirklī izbeidza Wildera sapņus iegūt pasaules čempiona titulu. Čisoram vajadzēja 7 raundus ar sitieniem pa ķermeni, lai beigas šķistu žēlīgas. Šis bija citāts. Čisora 7 raundus viņu sagatavoja ar sitieniem pa ķermeni, spiedienu un smagiem sitieniem, un Takams to visu izturēja. Chisora starting to look for the counter there before that flurry attack from Takam. As he finds a good right hand there. Maybe. Or maybe if it's good. And he's hitting Takam with some good body shots. But to maintain the pace, if you're on your back foot. He's always got that punch. He like that shot into tire. He is. He's really stepping on the gas now, picking his punches. He's really looking for the stoppage now. Oh, uppercut as well. And Chisora really needs to start doing something, firing back. He really does. Or he needs to close that gap and hold on because... 8. raundā darbs pa ķermeni bija darījis savu, un pēdējā kombinācija viņu piebeidza. Takams sabruka un nespēja piecelties. Čisoras sagrāva Takamu soli pa solim. Petrožans tika uzskatīts par neaizskaramu, kā viens no tehniski vispilnīgākajiem kikbokseriem. Neviens viņu nebija nokautējis. Ristīs izdarīja perfekti izskaitjot sitienu ar labo roku, ko ģēnijs nepamanīja, un tas Petrosjanam bija beigas. Walked into that right hand, but Ristīs drops Petrosyan with the left. Ristīs pierādīja, ka pat pilnībai ir vājība. Santos zaudēja samaņu ar kustību, kas atgādināja video spēli. Dažas sekundes pirms 2. raunda beigām. Santos devās uz priekšu, MVP pacietīgi gaidīja. Tikai viens sitiens ar ceļgalu lēcienā tieši sejā, un Santos nokrita uz zemes agonijā. MVP lidojošais ceļgala sitiens bija nežēlīgs. Sana sitiens ar kreiso bija ļaunāks, jo Džojs to redzēja, bet nespēja apturēt. Baloguns iegāja ar pārliecību.
Gassijevs ar sitienu otrajā raundā viņa nogāza uz dēļiem. Правильно, наверное, никуда не торопится. А вот и правый сбоку. Gassijevs beidza cīņu otrajā raundā. Tomsons domāja, ka izturēs ilgāk. Tomēr trešais rauns pierādīja viņa kļūdu. 2010. gada 20. novembrī Atlantic Cityjā argentīnietis Sergio Maravilla Martínez sacentās ar Polu Viljamsu ilgi gaidītajā revanšā. Viņi pirmo reizi tikās 2009. gadā. Cīņa bija asiņaina un sīva. Viljams uzvarēja ar vairākuma lēmumu. Tāpēc otrā daļa solīja vēl vienu episku kauju. No paša sākuma Viljams iesāka agresīvi, izceļoties ar ierasto lielo sitienu apjomu. Martínez saglabāja mieru. Ar šo zemo aizsardzību viņš izskatījās pārliecināts un bīstams. Gaida precīzo brīdi, lai dotu prettriecienu. Tas notika otrajā raundā. Viljams neuzmanīgi džeboja, atstājot robu aizsardzībā. Maravī to ievēroja, pagriezās un izdarīja perfektu kreiso āķi tieši laikā. Bums! Trieciena spēks bija postošs. Pola Viljamsa ķermenis izdzisa gaisā, krītot stīvs kā statuja. Viņas galva acitās pret ringa grīdu bez reakcijas. Kājas biedējoši saliecās. Tiesnesis neskaitīja. Nebija nekā ko skaitīt. Publika iegrima kapa klusumā, pirms uzsprāga pārsteiguma saucienos. Viljams vairākas minūtes nekustējās, vēl pastiprinot ainas dramatismu. The Ring žurnāls šo nokautu atzina par gada labāko, un tas joprojām ir viens no biedējošākajiem boksa vēsturē. Sergio Maravilla Martínez ne tikai uzvarēja revanšā. Ar šo kreiso sitienu viņš uzrakstīja vienu no brutālākajām un neaizmirstamākajām nodaļām sporta vēsturē. Tomsons ieradās kā nopietns pretinieks cīņā par Opetais IBF pirmā smagā svara titulu. Sākumā viņš bija gatavs, bet ar laiku parādījās plaisas. Breeders House easily slides into that Martin. Thompson under pressure. He's got to fire back. He's got to fire back, but he's going to get Thompson now going on the front. Are having an effect. They're getting a reaction out of Jordan. Listen to the noises. So physically down on the gum shield, and he went again. Just when Thompson had. Trešajā raundā nāvējoša kombinācija perfekti trāpīja zodā, un Tomsons nokrita ceļos. Tiesnesis iejaucās. He has to produce something here, and he goes again. Referee Howard Foster looks on, and that's it. Tomsons nokrita trešajā raundā. Maxwells divreiz nokrita pirmajos raundos, bet tomēr uzvarēja. Sabri Sediri bija nepārspēts un uzvaras kārs, bet Sams Maxwells, vietējais favorīts, kurš cīnījās par savu lielo iespēju. 9 raundus Sediri dominēja ar 2 knockdowniem un nemitīgu spiedienu, atstājot Maxwellu ar sasistu un asiņainu seju. Good work again from Sediri, switched it and say a very flawed performance. Right out there for Sediri. Oh, good shot there. Good shot. Sediri kļuva pārāk pārliecināts dažas sekundes pirms beigām. Tikai dažas sekundes pirms 10. raunda beigām. Maxwells izmisīgi sit ar labo roku. Viņš Sediri trāpīja žoklī, un neuzvarētais francūzs bezsamaņā nokrita ringā. 10 elišķīgi raundi, 1 glābšanas sitiens. Hartam nevajadzēja brīnums, tikai precīzu sitienu un laika izjūtu. Abi vīri bija gatavi cīņai. Harts bija izdomājis ko citu. Iespaidīgs sitiens izbeidza cīņu, Hartmans zaudēja samaņu. Roll to his side and hopefully up his feet soon after. Ar to pietika, lai izbeigtu karjeru.
Sagraut mītu vai izmainīt dzīvi uz visiem laikiem.